Lūdzu, spogulītis. Fantastiski, tieši tā biju iedomājusies savu kāzu meikapu. Perfekti, dabiski, svaigi. Tas tā tiešām esmu es. Man prieks to dzirdēt. Superīgi, tad kāzu dienā mēs taisīsim tieši to pašu. Jā, lūdzu, piefiksējiet. Tikai mirklīti uzgaidiet, man mamma piebrauks tūlīt. Es gribu, lai viņa arī paskatās šo meikapu, un mēs uzreiz varētu ieviest korekcijas, ja tādas nepieciešamas. Labi, sapratu jūs. Droši varam tā izdarīt. Meitenes, čau! Es esmu Luīza, Sabrīnas mamma. Oi, Sabrīna, kas tev uz sejas? Tas ir jau pabeigtais līgavas meikaps? Vai tu vēl neesi krāsojusies? Jā, mamma, tas ir pabeigtais meikaps. Tev nepatīk? Nu tā, tu varētu arī pati uzkrāsoties. Tikpat labi, mana tante tava zina. Viņa taču Avonā strādāja, gāja kursus. Uzkrāsotu tieši tāpat, I par velti. Nu, kam tev? Nu, vai arī jākrāsos, jebkurā gadījumā jākrāsos spilgtāk. Nu, kas tas ir? Nu, nekā taču uz sejas gan arī nav. Par to ņemt naudu? Mam, tu runā par tanti Zinu, kurai krāso zilas atsvainas katru dienu. Mamu, es tomēr uzticēšos profesionālim labāk. Un tas bija tas, kas man tiešām patika. Bet, mēs pēc idejas varam sataisīt spilgtāk, vai ne? Jā, mēs noteikti varam uzkrāsot spilgtāk.